Pīkdiņ 1. februārī Daugavpils Universitātī gostā Izglītības i zinātnes ministrijas augstokos izglītības, zinātnes i inovāciju departamenta direktora vītnīce augstokos izglītības vaicojumos Inese Stūre i vecāko referente Laura Treimane. Vizeitis laikā ministrijas porstāvjiem notika vairākas tikšanos, kuru laikā tika aplūkoti vaicojumi, kas saistīti ar Daugavpils Universitātes, kā arī reģionālos universitātes attīstību, gaidāmu augstskolu reformu kontekstā i universitātes nozīmi Latgoles reģiona attīstībā kopumā. Inese Stūre i Laura Treimane tikos gan ar Daugavpils Universitātes vadību, senatorim, administratīvo daļu vadītojiem i studentiem, gan arī ar Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāju Žannu Kulakovu. Daugavpils Universitātes i Izglītības i zinātnes ministrijas porstāvi bija vienisprotis, lai pormaiņas augstākajā izglītībā patīšām dotu labus rezultātus, nepieciešams konstruktīvs dialogs. Daugavpils Universitāte ir gatava itam dialogam. Itos nedēļas ietvaros Daugavpils Universitātei nozarisinosies vienīgais pasākums. 7. un 8. februārī notiks 28. Latvijas informātikas olimpiāde, kurā dasadalīsīs 80 skolāni no visas Latvijas. Sacensības notiks divos vecuma grupos – jaunākajā 8. līdz 9. klašu skolāni i vecākajā 11. līdz 12. klašu skolāni. Olimpiādas dalībniekiem būs jāizstrādā 6 uzdevumu risinājuma datorprogrammas. Katrā no 2 sacensību dienām 5 stundu laikā jāatrisināja 3 uzdevumi, kuru pareizība tiks pārbaudīta programmas testējot ar tiešsaistes testēšanas sistēmas palīdzību. Apkopojot rezultātus, olimpiādas noslēgumā tiks dažkārti 1., 2. un 3. pakopes diplomi, attiecīgi zelta, sudobra, bronzas medaļas un atzinības. Labāko rezultātu ieguvējai tiks izvirzīti dalībai atlases sacensībos par tiesībām pārstāvēt Latviju starptautiskos sacensībos, bet piečok labākie dasadalīsīs Baltijas informātikas olimpiādī un vispasaules informātikas olimpiādī. 28. Latvijas informātikas olimpiādi šogad organizēja Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Daugavpils Universitāti. No 4. februāra Daugavpils Universitātei nozarisināja zīmes uzņemšana, kuras laikā var izsniegt dokumentus studijām, doktora studiju programmā, juridisko zinātņu, policijas tīsību, kriminālistikas, krimināla tīsību apakšnozarī. Lai dezateiktu studijām, līdz 15. februārim jāizsniedz nepieciešamie dokumenti Daugavpils Universitātei Vienības ielā 13, 216. auditorijā, kā arī 22. februārī jānokārtoja īstoja pārbaudījumi. Doktora studiju programma juridisko zinātne tika realizēta 3 gadu pilna laika studijos. Absolvējot studiju programmu, aizstāvot promocijas darbu, tik dažkārt juridisko zinātņu doktora grāds. Vēl tikai pa itu nedēļu līdz 10. februāram ir iespēja datēt dalībai Daugavpils Universitātes 55. starptautiskajai zinātniskajai konferencei, kas notiks no 10. līdz 12. aprīļam. Konferences mērķis ir uzsvērt augstākos izglītības nozīmi i zinātniski inovatīvu risinājumu pieaugušo lomu mūsdienos, kā arī veicinot sadarbību ar Latvijas, Eiropas Savienības i citu valstu augšskolām un pētnieciskajiem centriem. Pētījumu tematika saistīta ar humanitārajam, sociālajam i dabas zinātņam, izglītības mākslas tīsību i citam jomam. Lai pieteiktu savu dalību konferencei, jo pīzareģistrēj sātuslapā www.dukonference.lv. Līdz ito gada 15. februārim Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru pieņem pieteikumus vidusskolas angļu valodas centralizētajam eksāmenam. Pārējiem centralizētajiem eksāmenim pieteikumus varēs izsniegt līdz 2013. gada 29. aprīļam. Centralizēto vidusskolas eksāmenu kārtošanai var datēt personas, kuras ir ieguvušas vidējo izglītību, iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus, cik grib uzlabot centralizēto eksāmenu vērtējumus.
Kopumā centralizētos eksāmenus var dazatīgi kortot 4 Latvijas augšskolos – Latvijas Universitātei, Daugavpils Universitātei, Līpojas Universitātei un Vidzemes augšskolā. Centralizētos eksāmenus varēs kortot 2013. gadā tikai vienu reizi vienlaicīgi ar vidusskolas centralizētajiem eksāmeniem. Papildus informācija par itomi citam Daugavpils Universitātes aktualitātēm atrodama Universitātes sātas lapā www.du.lv. Daugavpils Universitātes ziņas tapušas sadarbībā ar Daugavpils Universitātes sabiedrisko attīstību menedžeri Vitu Viļevko.